Ko tu pilnā dari? Ko es daru? Cenšos tikt skaidrībā. Cenšos tikt skaidrībā. Jā. Es drīkst lūgt pakalpojumu. Vari pacensties cītīgāk. Es zinu, ka jums ir sarežģīga. Jā. Zinu, ka esi noskieties uz Džūliju. Es nezinu patiesos apstākļus. Bet vai tie ir svarīgi? Ir gan. Labi. Jūs tīri labi sadzīvojat. Tagad jums ir grūts posms, un kur jūs gatavs padoties? Kad es vedu Džūliju pie altāra, es nodevu viņu tev. Es biju lepns. Es jūtos droši, un joprojām tāds esmu par vīrieti, kuram viņa uzticēja. Es zinu, kas tu esi par džēku. Es solījos atbalstīt tevi, Rīnu un Lauriju. Es pieņēmu tevi kā dēlu. Tu zini, ka mums ir svinības. Es novērtētu, ja tu būtu klāt. Man patīk izdrukāt. Jā, to arī darīšu. Nemaini. Neko nemainīšu. Nejaucies. Nemainīšu. Tūliņ būs atpakaļ pēc stundas. Ko tu teici, Maksim? Neko. Es neko neesmu viņam parādā. Es to nevilkšu. Droši vien tāpat atvainošu. Mēs ar tevi atvainojas, bet viņu aizstāvību vajag. Ko? Es neaizstāvu, bet apdomāju. Kā tu izteicies par darbu? Tev ir svarīgi, ka esi atradusi to, kas tev padodas, un kur saskati nākotni. Iespējams, Ādams un Kristīna līdzīgi uztver mākslu un fotografēšanu. Jā. Kad tu atrodi savu īsto nodarbi, tā ir kā glābšanas laiva vētrā. Bangojošā brīvs jūrā. Es cenšos izprast cilvēku jūtas, cenšos iedomāt pie pārējo cilvēku izjūtām. Man ir savas prātā tāda doma par mākslu. Ak tā? Jā. Tiešām tev prātā iesāvās doma par bangojošu jūru? Jā. Iešāvās prātā un es to pateicu. Es priecājos par to. Tiešām? Tiešām. Bangojoša dzīves jūra. Ļoti poetiski. Ātrāk pēc vakardienas mēs vairāk mēs jaunākā nereizē. Es to pēc alus. Ir labi. Par to pēc alus. Kas tas ir? Es saku, es to nevaru vilkt. Tev nav nekā cita? Nav. Mēs varam ko nopietni. Man ir. Es ņemšu šo. Tas ir Rājana. O, nē. Man to atstāja, vai aizsūtīt viņam atpakaļ, bet es... Jā, stūdi. Priecājos, ka tas noderēs labām mērķim. Jā, ja tev ir skumji, varu padzīvot šeit. Labdarības nolūkā. Palīdzēt, kā brālis, māsai. Tā senās dienās. Izskatās, ka tev ir skumji.